Klāt rudens, krāsainākais gada laiks. Rudens sākuma diena kalendārā 23. septembris, kad nakts un diena vienādā garumā, tāpat kā 21. martā, pavasara sākumā. Dabā rudens vēstneši ir gājputnu bari. Pirmās spilgti krāsotās koku lapas, pīlā džogu un rudens ziedu krāšņums, kā arī ūdens pārbagātība dabā. Rudenī bieži līst lietus, un īsajās, vēsajās dienās ūdens nepaspēja izžūt, veidojas dubļi un peļķes. Rudens sēņu laiks. Mitrs un silts rudens ir ļoti piemērots visdažādāko sēņu augšanai. Rudenī daudz darba, jānovāc raža. Daba gatavojas ziemai. Augiem nobriest sēklas, tās ir ļoti dažādas, gan apslēptas sulīgā mīkstumā kā ābolam vai bumbierei, gan izvietotas stingrās pākstīs, kā zirņiem un pupām. Gan ieslēgtas cietā čaulā kā lazdai vai ozolam. Tās var būt pat bruņotas ar spārniņu kā kļavai, lai vieglāk nonākt pēc iespējas tālāk no mātes auga. Sēklas pārziemos un dīgs tikai nākošajā pavasarī. Lapu kokiem un krūmiem rudenī dzeltē vai sārtojas lapas. Īpaši strauji tas notiek pēc pirmajām salnām, kad augstās naktīs sasalst gaisā esošais ūdens un augi pārklājas ar ledus kārtiņu. Pirms lapas nobirst pie to kātiņa pamatnes, jau izveidojies pumpurs, no kura pavasarī izplauks jauna lapa. Vecajās lapās vairs neieplūst barības vielas un tās nobirst, pārklājot uz zemes nobirušās sēklas ar drošu un siltu segu. Re, gājputni jau dodas ceļā. Vairums putnu ir ceļotāji jeb gājputni. Viņi rudenī dodas uz siltākām zemēm, jo ziemā Latvijā nespēja atrast barību. Pirmie likstošanas vietas pamet un vācās baros tālie ceļotāji, baltie stārķi, bezdelīgas un arī strazdi. Pēdējie Latviju pamet gulbji, zosis un dzērves. Rudenī sarosās arī zīlītes, vārnas un pūces. Daļa šo putnu ziemā paliks Latvijā, bet daļa, pamatā jaunie putni, tomēr aizceļos. Pilnīgi nometnieki, kas visu gadu pavada Latvijā, ir mājas zvirbuļi, dzilnīši un sīļi. Pie tam sīļi rudenī veido barības krājumus ziemai, vācot un slēpjot ozola zīles. Lai pētītu putnu pārceļojumus, tos ķer un gredzeno. Pēc uzraksta, kas iekalts gredzenā, var uzzināt, kurā valstī putns gredzenots un ar kādu numuru tas reģistrēts gredzenošanas žurnālā. Ja atrod gredzenotu putnu, par šo uzrakstu jāziņo zinātniekiem, putnu pētniekiem. Savukārt zvēri rudenī ir ļoti ēdelīgi, jo garajai ziemai jāuzkrāj tauku slānis. Vēl rudenī jāpagūst izaudzēt arī bieza gara vilna, lai ziemā būtu silts, kupls kažoks. Visnopietnāk par ēšanu un migu jādomā dzīvniekiem, kas pošas ziemas kuļai. Lūk arī ēzis lēnīgi nolūkos pārziemošanai piemērotu lapu vai salmu kaudzi. Rūdi, ko tu darīsi ar tik daudz saldējumiem? Ēdīši jāuzkrāj tauki ziemai. Ļoti rūpīgi ziemai gatavojas arī bebris. Viņš centīgi grauž kokus un nostiprina to zem ūdens, lai ziemā būtu barības krājumi. Krājumus gatavo arī vāvere, slēpdama zīles un riekstus, tik visus to ziemā neatradīs. Rudens ir laiks, kad pēles ierodas cilvēku mājās.
ziemot pie cilvēku krājumiem, kaut pašas nereti veido graudu noliktavas. Re, zelkšu bērns meklē, kur ziemot. Tik līdz naktis kļūst vēsas, čūskas un ķirzakas slēpjas alās komposta kaudzēs vai zem akmeņiem, celmiem un dēļiem. Rau arī glodeņu mazuļi jau paaugušies. Savukārt vairāku sugu krupji ierokas irdenā zemē, atšķirībā no vardēm, kas pavasari cer sagaidīt dūņās. Viss skumjāk rudenī ir vairumam kukaiņu, jo viņi pavasari nesagaidīs. Zemē zem mizas un citās slēptuvēs pārziemos oliņas, kāpuri vai kūniņas. Arī šim sirstenim dzīres saldā ābolā iespējams ir pēdējās, jo pārziemos tikai daži. Šķiet vislabāk ziemā klāsies bitēm. Pūznī būs silti un barības, vasarā ievāktā nektāra pietiekoši. Arī skudras rudenī steidz noslēpties pūžņa dziļumā. Un uzsniegot pirmajām sniegām, skaidrs, klāts skarbo pārbaudījuma laiks – ziema. Ziemā nu gan nav mežā neviena zvēra. Kā tad nav, Rūdi? Reku Baltijā grāmatā rakstīts, ka vāve ir aizskrējusi. Un tās ir zaķa pēdas. Ziemā mežā ir baltā grāmata, kurā viss par dzīvniekiem rakstīts. Kalendārā ziemas sākums iezīmēts 21. vai 22. decembrī, kad diena ir visīsākā un saule tikko paceļas virs apvāršņa. Pēc Ziemassvētkiem dienas atkal kļūst garākas. Augstākā gada laika sākšanos katrs jūt pirkstu galos, pat neskatoties kalendārā, kad rokas sāk salt pat dienā, klāt ziema. Rudens lietavas tad nomainīs sniegs. Stiprā vējā tas tiek saputināts dziļās kupenās. Dīķos un ezeros ūdens virskārta pārvēršas ledū. Ziemā sasalst arī augstnē esošais ūdens, un tāpēc zeme kļūst cieta. Latvijā ziemas ir nepastāvīgas un nereti sniegs nokūst. Šādi atkūšņi nepatīk ne augiem, ne arī dzīvniekiem. Ilgākā atkusnī pamostas dzīvnieki, kas devušies ziemas guļā. No dziļās alas izlien jenatsuns un āpsis. Migu lapu vai salmu kaudzē pamet arī ezis, un no pagrabiem un alām var izlitot pat tur ziemojošie sikspārņi. Šiem dzīvniekiem ziemas miegs nav pārāk ciešs, un tie ātri vien atkal atsāk ziemas guļu. Viņi atkal kļūst nekustīgi, pazeminās ķermeņa temperatūra, retāki kļūst sirdspuksti un arī elpošana. Laika pārmaiņas ziemā gandrīz nejūt vardes un tritoni. Viņi ziemu pavada ūdenī zem akmeņiem, nogrimušiem kokiem vai dūņās. Šie dzīvnieki ziemā izņemti no ūdens lēni un gurdeni kustas. Paložņājot pa nekurinātām ēkām un pagrabiem, bieži var sastapt arī ziemojošus kukaiņus. Rau telpu stūros bariņos pulcējas odi, bet tiem kaimiņos aprasojuši zirnekļi. Savukārt šo naktstauriņu tā arī sauc alu pūcīti. Tomēr netrūkst arī dzīvnieku, kas ziemas miegu neguļ un čakli meklē barību. Pēdas sniegā rāda viņu dienas un nakts gaitas. Stirnām un briežiem nav viegli izkasīt no sniega pērno zāli un mētras. Visgrūtāk dzīvniekiem klājas, kad pēc atkūšņa sniegu klāj ledus kārtiņa sērsna. Tā savaino dzīvniekiem kājas. Arī lapsai šai laikā grūti atrast peles, jo tās slēpjas dziļi zem sniega. Daži dzīvnieki ziemā tērpti baltos kažokos, lai paliktu nemanāmi. Tomēr baltais zaķis balts ir tikai ziemā,
Kad nokusīs sniegs, zaķis šo tērpu nomainīs pret pelēku brūnu. Arī mazākais plēsīgais dzīvnieks Latvijā zebiekste kažoka krāsu maina līdzīgi. Vieglāk ziemā klājas vāverei un dzenim. Viņiem klāts bagātīgs galds, eglēs un priedēs, kur netrūkst čiekuru. Kā tās vāveres no čiekuriem var pārtikt? Lai piekļūtu uz sēkliņām, vāveri čiekurus sagrauž. Dzenis tos iespiež koka spraugā un izknābā. Savukārt sīlis ziemai noslēpjas daudz ozolu zīļu, taču tās grūti izkašņāt no sniega. Vieglāk zīles atrast pie cilvēku mājām, kur attīrīts sniegs. Tad sīles kļūst par īstu negausi un ēd cik tik spēj. Kur bebra pusdienu galds? Bebrs jau rudenī sagatavojas barības krājumus, ūdenī sakrautu zaru kaudzi. Viņš arī ziemā var izlīst krastā un atrast kādu apgraužamu apsi vai kārklu. Savukārt uz dienvidiem neaizlidojušie ūdensputni pulcējas lāsmeņos, vietās, kur ūdeni neklāja ledus. Tur pīles, gulbi un kajas meklē barību, ūdens augus, kukaiņus un zivis. Ja cilvēki šiem putniem grib palīdzēt pārziemot, tos piebarot drīkst tikai šādās vietās, kur lāsmeņi neaizsalst visu ziemu. Daudzi putni par ziemošanas vietu izvēlas pilsētas un lauku sētas. Mājas virbuļi un mājas baloži ir īsti pilsētnieki jau sen, bet nu viņiem piebiedrojušās arī vārnas un meža pīles. Pilsētā vieglāk atrast barību un naktīs gaišāks un siltāk. Kad sasniedz sniegs, barību mājas tuvumā meklē arī laukīrgas. Ceļmalā un pagalmā sēklas un graudus atrast daudz vieglāk nekā zem sniega. Savukārt, meža putni labprāt apmeklē barotavas. Viņiem tā ir laba palīdzība, ja vien barība tiek izlikta katru dienu, un tā ir putniem piemērota. Visbiežāk te manāmas lielās zīlītes, kas labprāt ēd nesālītus peķi, salpuķis un auzu pārslas un maizi. Līdzīgi gaumi ir arī zilzīlītei un pelēkajai zīlītei. Par saimnieku barotavā gan sev uzskata manīgais dzilnītis. Taču arī viņam būs jāatkāpjas, kad barotavā ierodas dzenis vai augumā daudz pārākais sīlis. Tomēr dažām Latvijas ziema nešķiet skarba. Rau ūdens strasts Latvijā ierodas no ziemeļiem un apmetas neaizsaustošās krācēs. Arī krusknābi ierodas no ziemeļiem, bagātas čiekuru ražas gados. Viņa līgzdas bija februārī. Tā kā neskumstiet, ja ziemā salst rokas. Kādam noteikti ir vēl grūtāk. Un galu galā ziema beigsies un drīz sāksies pavasaris.